Indoktrinācija ir process, kurā cilvēki tiek sistemātiski ieprogrammēti, lai pieņemtu noteiktas idejas, uzskatus vai pārliecību, bieži vien bez iespējas apšaubīt vai analizēt šīs idejas kritiski. Tas var notikt dažādos veidos, tostarp caur izglītības sistēmu, masu mēdījiem, reliģisko kultu, politiskajām organizācijām vai citām grupām, kas cenšas ietekmēt cilvēku domāšanu. Indoktrinācijas mērķis parasti ir iegūt cilvēku uzticību un lojalitāti pret konkrētu ideoloģiju, ticību vai varas struktūru. Tas var būt īpaši problemātisks, ja tas notiek bez iespējas brīvi piekrist vai izvēlēties citu uzskatu vai viedokli. Indoktrinācija var ierobežot domāšanas brīvību un veicināt vienpusēju informācijas plūsmu, kas neļauj cilvēkam veidot savu neatkarīgu viedokli.